šodien īsumā pastāstīšu jums, kas tad ir e-kursi, kur tos lieto un kādi tad ir galvenie ieguvumi, un nedaudz arī izaicinājumi saistībā ar e-kursu izstrādi un lietošanu. Lai sāktu runāt par e-kursu ieguvumiem, vispirms jānoskaidro, kas tad ir paši e-kursi. Tātad, pirms pievēršamies pašai e-kursu definīcijai, sākumā vēl viena cita e-termina definīcija – e-mācības. Tātad, e-kurs ir e-mācības. Kas ir e-mācības? E-mācības ir jebkuras mācības, kas notiek attālināti. Piemēram, šis pats webinārs, kurā jūs arī iegūstat jaunu informāciju, ir e-mācības. Tās var būt attālinātas mācības Teamsā, Zoom, dažādās platformās, jebkas. E-kursi ir viens no e-mācību paveidiem. Tās ir e-mācības, kurās nav tiešas mācību spēka klātbūtnes. Līdz ar to students, jeb apmācāmais, visu nepieciešamo informāciju apgūst pašmācības ceļā, sevis izvēlētā laikā un vietā. Šie e-kursu materiāli pārsvarā var būt pieejami ne tikai datorā, bet arī planšetēs un viedtelefonos, līdz ar to katrs var izvēlēties tik tiešām sev vērtāko laiku un vietu zināšanu apguvei. Tā var būt gan labi iekārtota biroja darba vieta, dīvāns mājās, vilciens, vai kas to lai zina, saulainā pludmalē kaut kur ārvalstīs. Iespēja tiešām daudz. Atliek izvēlēties sev ērtāko risinājumu. Arī nozares, kurās e-kursus var izmantot, ir būtībā tikpat plašas kā iespējas, kad un kur mācīties. E-kursus var pielietot gan arī jebkurā nozarē, atšķirs tikai tas informācijas pasniegšanas veids un varbūt kuru tēmu ir jēga apgūt e-kursu formātā un kuru nē. Tad tālāk īsumā ieskicēšu par nozarēm. Kā jau minēju, var izmantot jebkuru, bet ir tādas 3 lielās daļas, kur e-kursi ir īpaši populāri dažādās izglītības iestādēs. Tos izmanto visa veida izglītības programmās, gan pirmsskolas vispār izglītojošās augstskolu programmās, gan arī ļoti plaši dažādās tālāk izglītības iestādēs. Gan Latvijā, gan pasaulē lielākajai daļai izglītības iestāžu tik tiešām ir kāda sava e-mācību sistēma un saturs, vai nu tās ir daļai mācības ar pasniedzēju vai pilnīgi e-kursi. Tas piedāvājums ir tiešām ļoti dažāds un gan jau jebkurš ir būs sastapies. Tāpat e-kursus dažādos formātos ļoti bieži izmanto arī visāda veida interaktīvās ekspozīcijās, piemēram, muzejos, izstāžu centros un citās vietās, kur varbūt izveido kādu spēli, varbūt vienkārši savus informāciju pasniedz interaktīvā, klikšķināmā veidā, kur e-kurss ir viens no tiem tehniskajiem risinājumiem, kā to var izdarīt. Un tad tālāk pievērsīšos arī tam, ko mēs šajā webinārā vairāk apspriedīsim, kas ir korporatīvās mācības, jeb dažādās organizācijās, valsts un privātajā sektorā. Tur e-kursi ļoti bieži tiek izmantoti dažādu jauno darbinieku onboardingām, procedūru procesu apmācībām, dažādām starpnozaru prasmju, jeb soft skills mācībām, kā arī periodiskajām apmācībām, dažādu certifikātiem. Tiešām iespējas ļoti daudz, un darba devēji to tik tiešām izmanto, un minu, ka tas ir viens no iemesliem, kāpēc arī jūs esat ieradušies šo webināru. Tālāk es parādīšu dažus praktiskus piemērus e-kursu lietojumam tieši dažādās valsts vai privātajās organizācijās. Kā pirmo piemēru, var redzēt ekrāna šāviņus no viena mūsu izstrādātā mācību materiālu jauno darbinieku onboardingam, jeb jauno darbinieku apmācībām uzņēmumā. Šāda veida e-kursu pielietojums būs īpaši svarīgs uzņēmumos ar salīdzinoši biežu kadru mainību vai arī lielās organizācijās, kur šāda e-kursa izmantošana palīdzēs gan atslogot personālu, kas nepieciešams jauno darbinieku apmācībām, gan arī nodrošinās vienotas informācijas pieejamību visiem esošajiem un jauniem uzņēmumu darbiniekiem. Bieži vien šos e-kursus, arī, piemēram, attēlā redzamo, bagātina ar dažādiem spēļošanas elementiem, tēliem, balviņām, ko var iegūt kursa gaitā, tā mēģinot padarīt informācijas nodošanu jaunajam darbiniekam pēc iespējas saistošāku un aizraujošāku.
Te gan jāpiemina, ka tipiski šādi jaunā darbinieka e-kursi ir tikai kā viena maza daļa no plašā onboarding procesa, kas var ilgt pat mēnešiem ilgi. Un šādi parasti tiek nodota tāda vispārīga informācija par organizāciju, piemēram, informācija par organizācijas vēsturi, kultūru, ētikas normām un dažādi citi veidi informācija, kas neatšķirsies no vienas struktūra vienības uz otru, bet būs vispārīgās uzņēmuma vērtības. Ja ejam detalizētākā e-mācību izmantojumā, tad, piemēram, varam pāriet pie jau konkrētākiem e-kursu veidiem, piemēram, dažādu tēmu mācības, darba drošības vai IT drošības, te, piemēram, ar kiberdrošības e-kursus, jā, dažādas tēmas, kas var būt par šaurāku vai plašāku spektru mācībām konkrētā uzņēmumā. Tur, jā, varbūt jau man pieminētais kiberdrošība, kur būs gan teorijas materiāls, gan dažādi pašpārbaudas uzdevumi. Piemēram, ekrāna augšā ir interaktīvs uzdevums, kas simulē reālu e-pastu, kurā jāatzīst pikšķerēšanas pazīmes. Tas tik tiešām varētu būt kāds e-pasts, kas jūsu organizācijas darbiniekiem ir aizsūtīts, vai viņiem ir aizsūtīts ļoti līdzīgs e-pasts, kuru tad modificē treniņu nolūkos. Jā, šādos materiālos tās var būt tiešām tādas vispārinātas mācības vai arī ļoti šaura spektra mācības, piemēram, kā konkrētajā uzņēmumā notiek personas datu apstrāde GDPR ietvaros, kur jau tad tiks apstīt konkrēti personas dati, ar kuriem uzņēmums strādā, kas ir konkrētās struktūra vienības uzņēmumā, kuras apstrādā šos datus kādā veidā, kur vērsties pie konkrētā cilvēku, nezinu, e-pasts, telefons, kādas konkrētās situācijās. Arī tur e-kurs ir ļoti labs materiāls, kas tiek plaši izmantots. Tāpat, kā jau minēju, e-kursus izmanto informācijas sniegšanai, tāpat tos var izmantot arī kā palīgu materiālu. Ja iepriekšējie piemēri bija, kur e-kurs ir kā pamatmateriāls informācijai, tad te ir daži piemēri, kur e-kursā izstrādātā informācija ir kā palīga materiāls, piemēram, pēc lekcijas apmeklēšanas vai kāda grāmatas, PDF vai kaut vai pilno likumu normu iepazīšanas. Tad, jā, var izpildīt dažādus pašpārbaudas, zināšanu pārbaudas uzdevumus, vai, piemēram, ekrānā var redzēt arī apakšā ir 3D modelis, kas gan manā prezentācijā ir ielikts kā statisks modelis, bet reāli e-kursā materiālā viņu var ar peli grozīt 360 grādu leņķī skatīties no visām pusēm. Tad jā, līdz ar to e-kurs var kalpot kā papildu materiāls zināšanu nostiprināšanai, pārbaudē, vai tik tiešām viss ir apgūts, izprasts un tā, pat ja pats mācību process noticis citā veidā. Par kopumā e-kursiem pielietojums ir ļoti liels un plašs, bet kā pēdējo šeit, pirms pārējām pie iegūmiem, es minēšu e-kursu izmantošanu kompetenci pārvaldībā. Daudzi noteikti ir dzirdējuši arī BDA iepriekš pieminam vai citās organizācijās šobrīd aktuālā tēma kompetenci pārvaldība. Tad e-kursus tik tiešām bieži var izmantot gan pašu kompetenci vērtēšanai, piemēram, testiem, gan jau konkrētu kompetenci uzlabošanā, tiem pašu e-kursu, lai apgūtu šo kompetenci vai uzlabotu, kā arī to var izmantot tīri ilustratīviem materiālam, kā piemēram redzams šajā piemērā, kur ir kompetenci līmeņu skaidrojums, un tur var klikšķināt uz visiem, kas ir redzami kreisajā pusē, un arī redzēt skaidrojumu pārējiem. Tā ka, jā, nevienmēr e-kursam ir kaut ko noteikti jāiemāca, dažkārt to var izmantot tīri informācijas attēlojumam, strukturētākā, krāsainākā, pielāgotākā veidā nekā citi risinājumi. Bet jā, tad daļa iegūmi jau ir ieskicēti, bet tad tālāk mazliet strukturētāk parunāšu par iegūmiem biznesam no e-kursa izmantošanas. Tātad galvenie iegūmi biznesam izmantojot e-kursus ir redzami ekrānā, un tad mazliet sīkāk paskaidrošu par to. Pirmais un daudziem būtiskākais ir vieglāka izmaksu plānošana. Salīdzinot ar klātienes mācību organizēšanu, e-kursam
izmaksu pozīcijas veidojas daudz vienkāršāk. Ir tikai e-kursa izstrādes izmaksas, kas ir lielākā pozīcija, un tad ir uzturēšanas izmaksas. Salīdzinot ar klātienes izmaksām, tur nav tādi faktori kā telpu nodrošināšana, kafijas uzkodu pauzes, lektora samaksa, iespējamās transporta izmaksas, darba laika plānošana un citas pozīcijas. E-kursa materiālu izstrādā vienu reizi, un tālāk izmanto būtībā neierobežotu skaitu reižu, tā apmācot pat vairākus tūkstošus darbinieku ar šo vienu materiālu. Te un tālāk gan jāpiemina uzreiz arī būtisku punktu. Tas viss, šis ieguvums, šis un pārējie ieguvumi ir ļoti atkarīgi arī no organizācijas lieluma un apmācāmo skaita. Jo organizācija būs lielāka un vairāk notiks mācību process, kādas apmācības, jo lielāka jēga būs no e-kursiem. Tā arī nonākam pie nākamā ieguvuma - izdevīgāks atkārtot mācību organizēšanas. Kā jau minēju, vienreiz izstrādātu e-kursu materiālu var izmantot atkārtoti, neierobežot skaitu reižu, mainot auditorijas lielumu pēc nepieciešamības. Tas ir īpaši nozīmīgi tad, kad ir jāveido regulāras mācības, kur informācija īsti nemainās. Piemēram, par apdrošības instruktāžu konkrētā biroja ēkā vai darbu konkrētās situācijās vai pie konkrētiem aparātiem, kur tad vienreiz šis e-kurs ir izveidots, un tad tālāk to var kaut vai gadiem ilgi jauniem darbiniekiem vai tiem pašiem darbiniekiem regulāri dot apgūt atkal un atkal. Attiecīgi, organizēt katru gadu jaunas klātienes mācības būs dārgāk. Taču, ja uzņēmums ir ļoti maziņš, iespējams, izdevīgāk tiešām ir vienreiz piesaistīt to ekspertu, lai katru gadu atnāk un 1 stundu nolas mācības. Bet, ja uzņēmumā ir vairāk 100 vai 1000 darbinieku, tad e-kurs noteikti būs izdevīgāks. Tad nākamais, ko esmu minējusi, ir optimizēta tēmas ekspertu piesaiste. Kā jau minēju, e-kursā svarīgākais ir izveidot. Un šis arī ir vienīgais punkts, kad tiek iesaistīts tēmas eksperts. Kad e-kurs tiek veidots e-kursa saturs un tiek veidot tā funkcionalitāte un pēc tam to pārskatot. Līdz ar to tas ļoti palīdz organizācijām, kurām ir nepieciešams iesaistīt iekšējos tēmas ekspertus, kas ļoti bieži ir noslogoti arī citos darba pienākumos. Tad, iesaistot viņu vienu reizi viena e-kursa tapšanā un pēc tam atslogojot pārējā gadā, tas atmaksājas. Tas pats ir arī, ja ir jāizmanto ārējo resursu un katru reizi maksāt par šī resursa izmantošanu, gadu gaitā noteikti sakrāsies daudz lielākas izmaksas nekā vienu reizi iesaistot šo ekspertu, lai viņš palīdz izveidot kvalitatīvu materiālu. Tad, protams, visi vēlamies mācības materiālus kvalitatīvus, līdz ar to nākamie iegūmi, ka e-kurss palīdz fokusēties uz konkrētiem biznesa aspektiem, problēmām un to risināšanu. Šim gan detalizētāk pievērsīsies mans kolēģis Jānis pēc brīža, bet, kā jau visiem mācību materiāliem, arī e-kursam ir jābūt jēgai un jāsaprot, kāpēc to vispār vajag un kāds ir rezultāts, ko cer sagaidīt no mācībām. E-kursi palīdz redzēt to rezultātu un parāda arī statistiku, kuri darbinieki apguvuši mācības, kādā veidā, kādus rezultātus ieguvuši, kārtojot zināšanu pārbaudu un tam līdzīgi. Bet, kā jau teicu, arī tam vairāk pievērsīsies mans kolēģis Jānis pēc brīža. Kā pēdējos 2 lielos ieguvumus biznesam gribu minēt konsekventu mācību procesu un biznesa procesu nepārtrauktību. Par konsekventu mācību procesu. Tas ir īpaši būtiski lielās sazarotās organizācijās, kurām ir ofisi vairākās pilsētās vai pat vairākās valstīs. Veidojot organizācijas mācību materiālus pēc vienota parauga, tad tik tiešām var nodrošināt šo konsekvento un paredzamo mācību procesu visiem organizācijas dalībniekiem, pārliecināties, ka visi saņems tik tiešām to vienu informāciju, un ir salīdzinoši viegli arī kontrolēt tīri to mācību kvalitāti. Bieži vien klātienes kursos tā kvalitāte var būt mainīga atkarībā no
lektora konkrētā snieguma konkrētajā dienā. Un, lai to izkontrolētu, būtībā kādam būtu jāapmeklē pilnībā visas nodarbības, kas noteikti nav tas optimālākais resursu un laika izmantojums. Tā vietā, piemēram, e-kursu vienreiz izstrādā, kvalitātes kontrolei cilvēks izies vienreiz cauri šim materiālam, un tad tālāk jau zina tieši kāda veida materiāls tiek, kādā kvalitātes līmenī tiek pasniegts visiem 1000, 2000 vai 10 000 darbinieku organizācijā. Tā kā e-kursiem viens no lielajiem trumpiem ir tiešām individuālais mācību process, kur mācības tiek veikts pašmācības ceļā, tad ļoti būtisks iegūms tieši organizācijām ir biznesa procesa nepārtrauktība. Ja klātienes vai arī attālināto pasniedzēju vadīto mācību laikā nepieciešams uz noteiktu laiku atrauties no darba pienākumu veikšanas, vai iespējams pat braukt uz citu biroju, tad e-kursam šādas nepieciešamības nav. Un visticamākais, pat ja ir sākts apgūt e-kursu un ir konkrēti akūta nepieciešamība pieslēgties darbam, tad šo e-kursu var iepauzēt, aiziet izpildīt konkrētos darba pienākumus un pēc tam tālāk atgriezties e-mācībās. Kā ļoti populārs e-kursu veids arī tiek izmantotas tā sauktās mikromācības, kur viens mācību kumos mācību fragments aizņem līdz 15 minūtēm vai varbūt pat minūti, 2 garš. Līdz ar to tad darbinieks katru dienu var, piemēram, izlasīt kādu mazu, ļoti koncentrētu informācijas apjomu, kas būtībā vispār viņa darba ikdienā nerada nekādas pauzes vai pārtraukumus. Tad šeit bija galvenie iegūmi tieši pašai organizācijai, un tad tālāk mazliet par iegūmiem arī darbiniekam, jo, protams, katrs vēlas arī, lai viņam pašam individuāli ir iegūmi. Un te, kā galveno iegūmu es minēšu jau iepriekš pieminēto augstu kvalificēto iekšējo speciālistu atslogošanu. Būtībā visos uzņēmumos ir kādi speciālisti, kas ir gadiem ilgi strādājuši, uzkrājuši diezgan fantastiskas zināšanas, kur pārējie darbinieki var tikai cerēt, ka viņiem būs tā līdzīga līmeņa zināšanas. Un tad šie eksperti arī pārsvarā tiek iesaistīti dažāda veida apmācībās, lai šīs zināšanas nodot jauniem darbiniekiem. Un ļoti bieži, diemžēl, sanāk tā, ka eksperts ir vairāk iesaistīts tieši mācību procesā, nevis savu konkrēto ekspertu darba pienākumu veikšanā. Un tad šādu attālināto mācību izveide palīdz šim ekspertam vienu reizi piesaisties, sagatavot mācību materiālu un pēc tam tālāk darīt savus tiešos darba pienākumus, kuru dēļ viņš ir tik ļoti novērtēts. Bet tās zināšanu pārnes no viņa joprojām notiek. Un tad, protams, lielākais iegūms visiem darbiniekiem ir tik tiešām tā vieglākā laika plānošana, kas arī sasaucas ar manis pieminēto biznesa procesu nepārtrauktību, ka katrs darbinieks var izvēlēties savu vēlamo laiku, vietu un ierīci. Jāmin gan, ka vieta un ierīce ir atkarīga būtībā no organizācijas drošības iestatījumiem vai drošības prasībām, jo jūsu organizācijā var būt uzstādījums, ka nedrīkst ārpus biroja apgūt vai drīkst tikai un vienīgi katram darbiniekam nozīmētajā biroja datorā apgūt mācības, bet, ja, piemēram, tādu ierobežojumu nav, tad darbinieks var kādus vispārīgas mācības apgūt, piemēram, sabiedriskajā transportā, dodoties uz darbu vai no darba. Tāpat arī, kā jau minēju, ja mācības apgūst tīri darba laikā, tad jebkurā laikā nepieciešamības gadījumā var pārslēgties uz konkrētiem darba pienākumiem, izdarīt tos un atgriezties e-mācību materiālā. Visbiežāk mācības katrs darbinieks var noteikt pats sev izvēlētajā tempā, un pat ja tās ir video mācības, kur tiek atskaņots video vai audio rullītis, tad šo materiālu var atskaņot vēlreiz, var iespējams patīt uz priekšu vai patīt atpakaļ, noklausīties vēlreiz neskaidro teikumu. Tā tik tiešām
ļaujot tām mācībām pielāgoties savam tempam. Tas pats darbojas arī otrā virzienā. Atkarīgs gan, protams, no kā izstrādāti kursi, bet šobrīd ir ļoti maz kursu, kuriem ir tik tiešām slēgtā navigācija. Tā ka apmācāmais var brīvi pārvietoties pa e-kursu materiālu. Līdz ar to, ja viņš nonāk pie informācijas, kuru viņš tik tiešām nakts vidū varētu noskaidrot no galvas, viņam nav lieki jātērē laiku, mācoties atkal šo te visu vēlreiz, viņš var vienkārši pāriet uz nākamo tēmu. Un, protams, ja viņš veiksmīgi nokārto zināšanu pārbaudu, nu, tad ir skaidrs, ka tā informācija tik tiešām ir apgūta. Tad jā, šie bija lielie ieguvumi, un tad tālāk mazliet ieskicēšu arī par izaicinājumiem. Kā jau visām lietām, arī e-kursiem nav tikai ieguvumi, bet ir arī dažādi izaicinājumi. Kā galveno var minēt, piemēram, investīcijas un tehnoloģijas. Kā minēju, e-kursi atmaksājas ilgtermiņā, un jo organizācija lielāka, jo vairāk atmaksāsies. Tomēr arī tām organizācijām sākotnēji jārēķinās ar lielākiem izdevumiem nekā, piemēram, vienas klātienes lekcijas rīkošanai. Jā, pie konkrētiem investīciju punktiem var minēt tīri pašas e-apmācību izveidi, ko var darīt gan kā ārpakalpojumu, nolīgstot, piemēram, kādu organizāciju, kas izveido e-kursus, gan arī izveidot uzņēmumu iekšienē. Attiecīgi par ārpakalpojumu jāmaksā par šī pakalpojuma izstrādi, bet izstrādājot organizācijas iekšienē, tad visticamākais ir nepieciešamas kādas licences vai tehnoloģiskais risinājums, kur šo e-kursu izstrādāt. Tālāk, kad e-kurs ir izveidots, kaut kur šo e-kursu ir jāliek. Var viņu vienkārši iedot tāpat parādīt, bet tad nebūs statistikas, par ko arī runās mans kolēģis vairāk. Lai parādītos kādi statistiskie rezultāti, vajag e-mācību platformu, kurā šos e-kursus ievietot. Ja organizācijai tādas nav, tad, protams, jāizvēlas, kāds tad būs tas tehnoloģiskais risinājums platformai. Vai tā būs, piemēram, Moodle, kur pati platforma ir bez maksas un jāmaksā tikai par hostingu, vai, piemēram, uzstādīšanu, vai arī tas būs kāds cits risinājums, kur ir gada dalībnieka maksa vai citas izmaksu pozīcijas. Bet tās noteikti būs kaut kādas investīcijas, ko nepieciešams veikt. Tālāk, sasaistot ar to pašu investīciju tehnoloģiju jautājumu, ir arī nākamais punkts – personāla apmācības. Ja uzņēmums pieņem lēmumu veidot šādu e-mācību platformu un iespējams paši arī veidot e-kursus, attiecīgi ir nepieciešams personāls, kas var administrēt šo platformu, kā arī izveidot saturu šiem e-mācību kursiem. Līdz ar to visticamāk arī būs nepieciešams kādas apmācības šiem cilvēkiem, vai arī tad jānodrošina to visu kā ārpakalpojumu. Kā nākamo nozīmīgo izaicinājumu var minēt dažādu tieši tādus loģistikas izaicinājumus sakarā ar informācijas nodošanu apmācāmajiem, kas ļoti varējas atkarībā no izmantotā e-kursa risinājuma un organizācijas ikdienas. Ja organizācija ikdienā visi darbinieki būtībā strādā birojā, tad problēmas visticamāk nebūs nekādas, bet piemēram, ja e-kursā visas mācības paredzētas video formātā, vai visiem darbiniekiem ir pieejams austiņas, vai visiem ir iespēja klausīties audio materiālu darba laikā. Varbūt nav austiņas, varbūt tikai skaļruni un traucēs kolēģim. Vai visi apmācāmie darbinieki ikdienā darbojas ar datoru vai planšeti. Kā novadīt apmācību procesu darbiniekiem, kas ikdienā strādā veikalā pie kases, tirdzniecības zālē, būvlaukumā vai, piemēram, medicīnas kabinetā. Planšete vai dators nav ikdienas darba sastāvdaļa. Kā nodrošināt, ka, piemēram, šiem darbiniekiem e-mācību saturs ir pieejams arī ārpus konkrētā apmācību momenta, ka viņi jebkurā laikā var atgriezties un izlasīt vēlamo informāciju. Ja organizācija ir plaša un atrodas vairākās valstīs,
plašu darbinieku skaitu, vai saturu nepieciešams veidot vienā vai vairākās valodās. Šādu jautājumu un izaicinājumu būtībā ir ļoti daudz, taču labā ziņa ir tā, ka tos visbiežāk var atrisināt, iedziļinoties konkrētās organizācijas situācijā, vajadzībās un, attiecīgi, izvēloties piemērotāko tehnisko risinājumu, kur šis e-kurs tiks izstrādāts, kur tiks uzglabāts un, attiecīgi, jā, kādā formātā būs. Vai tās būs video mācības, mikromācības, kas ir redzamas telefonā, tīri tekstuāls, bilžu materiāls. Nu, iespējas tiešām ir ļoti daudz, un galvenais tikai atrast to labāko veidu, kas konkrētai organizācijai būtu nepieciešams. Bet tā būtībā nonākam arī pie priekšpēdējā manis minētā izaicinājuma, kas ir kvalitatīva satura izveide. Tā kā e-kurs ir attālināts mācību formāts, kurā nav iespējams uzdot jautājumus pasniedzējiem, precizēt neskaidro informāciju vai pajautāt rīcību konkrētā situācijā, kas nav aprakstīts šajā e-kursā, tad saturam un tā kvalitīva izveidē ir vēl jau būtiskāka loma. E-kursu materiāliem tiešām ir jābūt skaidriem, nepārprotamiem, lai apmācāmies neapmaldītos informācijas un instrukciju jūklī. Līdz ar to vismaz sākotnēji e-kursu saturu izveidi noteikti vajag veikt ar profesionāļu palīdzību. Kad noskaidroti un pievērēti visi tehnoloģiskie un satura izaicinājumi, izveidots e-kursus, atliek pēdējais un galvenais. Kāds tad ir rezultāts no šī e-kursa apguves? Bija jēga, nebija, varbūt vajadzēja taisīt citādāk. Tad jā, te būtībā beidzas mana prezentācija un sākas mana kolēģa Jāņa prezentācija, kurš tad pastāstīs, kā izmērīt e-kursus un kāpēc tas ir tik svarīgi e-kursu izveidē.